Nu kā, tā tad es esmu, man ir deklarētā dzīves vieta Ogres novadā. Sapratu, ka tad kaut kur Tegumos. Kas ir Ogres novads? Jā. Parasti mēs nodarbinām tuvāk Tātad dzīves vietai. nodarbina tuvāk dzīves vietai. Kas šajā gadījumā ir tātad Ogre? Ogres Patežums. Nu tā ir tā. Jā, bet tā kā tas ir Ogres novads, tad saistībā ar manu prevencijas attiecīgi Ogres novada darbinieki izskatīja iespējas, ņemot vērā manas spējas, manas prasmes un to, kā tās var nākt par labu sabiedrībai un valstī, lai nestu maksimālu labumu šajā tad piedāvāja man variantu vai ka es varētu strādāt vai Ogres bibliotekā. Man tā tad ir augstākā izglītība, bet man ir liela pieredze ar datu apstrādi un tā tālāk. Vai arī Ogres vēstures un mākslas muzejā. Sakat, lūdzu, to jums tā kā Ogres novads uzreiz piedāvāja, šajās iestādēs? Nē, to man piedāvāja Ogres novadā, kas tā prevencijas nodaļa. Viņi jau ir tie, kas to sazinās. Jūs domājāt probācijas? Probācijas, jā. Tāpēc jau pārāk. Jā, protams, tas jau nav jau tā, ka es pats kaut kur eju uz. Es tur visu vasaru noslimoju, man bija nopietna trauma, un tad, kad es pieteicos probācijas dienestā, tad viņi teica, ka tad es esmu parasts klients, pēc parastās schēmas viņi sazinās ar, ņem vērā kāda man ir pieredze un prasmes, un atbilstoši tam, lai nebūtu, ja viņi man iedotu naglotu, piemēram, soliņus, tad es neko labu nesaku, bet ja es savukārt strādāju šādu tēmu, datu apstrādes un tā tālāk darbu, tad tas labums sabiedrībai valstī būtu ievērojami lielāks. Es tā kā piekrītu. Nē, es tomēr gribētu saprast. Es par to soliņu vienkārši domāju, ka tas jau arī ir sabiedrības labā. Tas jau nav tik traki, ka tas protams, jā, bet tā kā man nav šāda prasme soliņus lagot, tad uz tā soliņa, ko es sanaglotu, tas būtu ļoti nepatīkami tiem cilvēkiem, kas uz šī soliņa strādāt. Es sapratu jūs. Un tā tad pēc šī izskatot šīs manas prasmes un tā tālāk, probācijas dienas pieņēma lēmumu, kā notika šī visa sazināšanās ar darba devējiem, to man neviens nav stāstījis tā tālāk. Tātad tika man izvēlēts šāds darba devējs. Manuprāt, darba devējs ar mani ir visnotaļ apmierināts, cik es saprotu. Ar manis padarīto darba devējs ir apmierināts. Man ir izsniegts iespējīgs darba apjoms uz priekšu. Man tā kā nav... Es nezinu, droši vien darba devējs man būtu kaut ko teicis, viņš ar manu darbu būtu neapmierināts un vēlētos no manis tikt vaļā un kaut kādā veidā mani kaut kur likt citur. Un tagad jūs ierodaties, sakat, ka man nezinām iemeslu dēļ mana lieta ir novirzīta uz pilnīgi citu novadu, tātad pilnīgi citu administratīvo teritoriju, kas... man rada neizpratni un jautājumus. Tā kā es šai valstī kādu laiku jau dzīvoju, man ir aizdomas, ka šeit ir visticamākais kāds politisks, pretiesisks spiediens uz probācijas dienesta vadību vai kaut kā tam līdzīgiem. Vai jūs tik augstu mērķi? Kāpēc? Bet piedodiet, kāpēc tas tā notiek? Es dzīvoju. Augstu nebija nemaz esmu pazīstams žurnālists, publicists, grāmatu autors. Man ir bieži nācies sastapties ar dažādu veidu pretiesiskām darbībām, un tāpēc, ka es pašlaik saskatu, ka es esmu deklarēts Ogres novadā, pēkšņi manu lietu pārliek uz pilnīgi citu novadu. Man tas ir neizprotami.
ja es būtu Es nevarēšu uz šo jums atbildēt, man ir jāievāc arī vēl detalizētāk informācija. Kaut kā tā, un man tas rada neizpratni, jā. Mēs braukuši pildīt savus pienākumus. Es saprotu, jā, nu tad varbūt sākt ar to, ka jūs sniegtu man kaut kādu, man ļoti būtu interesanti uzzināt, kāpēc pēkšņi mana lieta tiek pārcelta uz pilnīgi citu novadu. Mēs pildām savus pienākumus, tātad nodrošinām sodu izpildi tiesiski, jā. Es saprotu, jā. Es precīzi pildu savus to, kas man ir noteikts no darba devēja pēc grafika, kas ir apstiprināts. Jā, bet grafiks beigsies piekdien, un tad mums tālāk būs tā kā jāizlem un jādomā, līdz ar to noteikti arī kaut kāda lielāka informācijas varēšu iegūt. Jā, droši vien, jā, labi, šeit esmu. Mēs varēsim arī varbūt atbildēt arī uz jūsu interesējošiem, tādiem detalizētākiem jautājumiem. Jā. Tā kā šobrīd ir tā situācija, bet es saprotu, ka jums, cik mēs ar lietu paspējām iepazīties vakardien tikai pārņemot, jo nemācēja pateikt, kā bija, ar ko mēs runājām, vietnieks. Ripars. Nenosauc kādā citā vārdā. Mums parādījās kaut kāda informācija tur, ka izsniegta kaut kāda pilnvara, ko Ripars tā kā nemācēja pateikt, kas tā pa pilnvaru uz valsts arhīvu jums. Vai kas tas ir? Viņš saka, kas tas par dokumentu, viņš nemācēja mums pateikt. Jūs varat pats pateikt. Tas bija sākotnēji viens no... Nē, tā nav man nekādas pilnvaras. Es neesmu tas ir kaut kāds savādāks dokuments. Tā tad sākotnēji darba devējs bija iecerējis, ka varētu man veidot izstādi par sabiedrībai nozīmīgu tēmu, kuras ietvaros būtu arī informācijas vākšana, ieguve arhīvos, tā kā man ir man ir augstākā izglītība, es esmu beidzis Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultāti, man ir liela pieredze darbā ar arhīviem, kas ir diezgan liels retums. Tad bija sākotnēji paredzēts, kā es varētu braukāt pa dažādiem arhīviem Latvijā šajā te laikā un izmantojot personisko transportu, nekādā veidā neapgrūtinot ar papildus izdevumiem darba devēju un vākt šādai te iespējamai izstādē materiālus. Taču tā izstāde bija domāta kaut jā, bet pēc tam darba devēja plāni uz pārskatāmu nākotni mainījās, tā kā šis te darbs ļoti strauji beidzās, man par nožēlu, protams. Bet jūs tā kā paspējat kaut ko jau, tā kā, jūs braucāt ar sabiedrisko sāku, bet tas notiek, tur vienmēr ir nav tā, ka arhīvā cilvēks ierodās un ņem un tā tālāk. Jā, tas ir diezgan sarežģīti, tā ka nē, es paspēju veikt tikai tehnisku darbu. Un tad tā ideja visa tā kā mainījās, ja? Darba devējiem radās citas prioritātes, citi uzdevumi, citi darbi, kurus es tagad veicu. Un tad es saprotu, un šie darbi jums vairāk ir saistīti ar... Te uz vietas. Tepatās uz vietas, jā? Un tas darbi ir process... 9 līdz 5, jā. Ar pusdienas pārtraukumu? Pusstundu, jā. Un tas darba process jums vairāk saistīts ar, tā kā saprotu, ar skenēšanu, ja? Vai? Rekur sēž muzeja mākslinieks, kas man pēdējās dienās ļoti eksploatē ar attēlu apstrādi, izvēli, skeni. Jā, pilnīgi, jā. Tad jums ir tāds interesants tas darbs. Man ir pietiekami lielas prasmes šādā jomā. Jā, sapratu, ka jums tikai kaut kādas uztic, kaut kādas kartotēkas, visādi tehniski vajadzīgi darbi. Attēla apstrāde, tas nozīmē, ka ir, piemēram, nofotografēts, tur kaut kāds tāds, bet lai viņš būtu izmantojums, tad viņš ir jāapgriež, tur vajadzīgā formātā, tad viņš nākotnes jāpārsūt, kaut kā tā.
Katrā gadījumā tas darbs, ko jūs šobrīd darat, jums ir interesants un jums tā kā pašam arī patīk. Vai es pareizi sapratu? Es labāk darītu kaut ko citu. Tehnisks rutīnas darbs nav mana mīļākā lieta pasaulē, bet, jo sabiedrībai to vajag, un es redzu, ka tam ir. Tas muzejam tas ir vajadzīgs, muzejs tam redz jēgu, un tas kaut kur paliek, un tas nav tā, ka vienkārši es tur kaut ko pa dienu izdaru, un tad to vakarā izmet miskastē. Tas ir paliekoši, tas ir vajadzīgi, muzejs ir Latvijā zināms, dažādi slavens muzejs zināmā mērā. Sakiet, lūdzu, bet jūs būtu gatavs arī kaut kādus citus darbiņus veikt, ja tiešām pienāk tas brīdis, kad ir nepieciešams sameklēt citu darba devēju un tā kā... Es pilnīgi kategoriski noprotestēšu to, ka mana lieta ir pārcelta uz citu administratīvā iedalījuma teritoriju. Pēc šīs mūsu sarunas, protams, es nekavēties versīšos pie savas advokātas tiesiskās aizstāves, jo es neesmu probācijas normatīvu aktu pārzinātājs, bet šāda te rīcība man šķiet pirmšķietami pretiesiska, nepamatota, manas tiesības aizskaroša. Kādā ziņā jūs tiesies? Mēs jau atbraucam pie jums. Tas ir mēs ļoti... cenšamies būt tuvāku vienam. Es arī cenšos, bet lietas būtība ir ļoti vienkārša. Es esmu deklarēts Ogres novadā un nevis Aizkraukles novadā. Labi, bet Ogres novads, kā pēc būtības notiek tātad? Ja cilvēks ir deklarēts, pieņemsim, es runāšu no savas teritorijas, Aizkraukles novads, piemēram, kaut kāds ir Secas vai Stabaraga pagasts. Protams, ka mēs to klientu nodarbinām tuvāk viņa dzīvesvietē, tai pagasta teritorijā. Vai šāda iespēja nebūtu jums arī tuvāk jūsu deklarētai dzīvesvietai, vai to jūs tā kā negribat pieļaut? Es vēlreiz atkārtoju, ka es esmu mana deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novadā. Nevis Daugavpils novadā, nevis Liepājā, nevis vēl kaut kur, bet Ogres novadā. Labi, bet ja mēs sameklējam Ogres novadā, tad mēs netiksim braukt uz Aizkraukles novadā. Bet kā jūs varat meklēt darba devēju citā novadā? Jums ir tādas mēs esam pilnvaras. Visa Zemgales teritorija, mums ir vairākas nodeļas. Jums ir pilnvaras, jūs no Aizkraukles nodeļas, jums ir pilnvaras meklēt. Mēs esam Zemgales teritoriālā struktūra vienība ar vairākām nodeļām. Jā, mēs varam meklēt darba vietas arī tātad Ogres tuvāk klienta dzīves vietai. Nē, es pilnīgi kategoriski uz šo brīdi. Ja būtu A. Ja es būtu veicis kādus pārkāpumus, B. Ja darba devējs būtu ar mani neapmierināts, C. Ja darba devējs teiktu, ka viņam nav priekš manis nekāda darba, ka es esmu visu izdarījis, paldies, dodies tālāk. Es pašlaik, manuprāt, no darba devēja neesmu saņēmis nekādus aizrādījumus, ne par darba laiku, ne par darba grafiku. Es ļoti precīzi ievēroju. Šeit ir apkārt milzīgi daudzums kameru, kurās var pārredzēt, cikos es nāku uz darbu un cikos es prēm, tā ka tā. Mēs citējam labas atsauksmes par precizitāti. Jā, paldies darba devējiem. Lūk. Šādā situācijā, kad ir tīpaši, jūs man nevarat vismaz uz šo brīdi pateikt, izskaidrot nekādas iemeslus, kāpēc pēkšņi ir pieņemts šāds lēmums par mani, kurš ideāli, vai ļoti labi pilda savu darba pienākumus konkrētajā tā, par kura darba devējs ir priecīgs un apmierināts. Priecīgs, es nezinu, jā, bet bēdīgs viņš, ja darba devējs būtu bēdīgs, viņš no manis censtos tikt vaļā. Nav jātiek vaļā, ne no viena vienkārši jārisina ir situācijas, no viena nekur nav jātiek vaļā. Tā kā man ir, tas, ka šādi... Es pareizi
sapratu, tad jūs esat kategoriski pret, ja jums nomainītu darba devēju. Arī Ogres teritorijā, arī, vai tas ir tik šausmīgi tāda iestāja tā kā pozā? Es esmu, un tas varbūt jums skanēs patētiski un tā tālāk, es esmu Latvijas Republikas pilsonis, kuram ir Latvijas Republikas satversmē un likumos noteiktās tiesības. Es esmu pietiekami ilgu laiku pavadījis Padomju Savienībā, okupācijas režīmā, un es zinu, kā padomju okupācijas režīmā lietas tika kārtotas ārpus likumiem, ārpus tiesību normām un visa pārējā. Tas, ka tagad neko ļaunu negribot, bet jūs pie manis, jūs šeit atnākat un sakāt, ka nezinām iemeslu pēc ir pieņemts, kaut arī es esmu visu darījis, labi un pareizi, kaut arī nav nekādu pretenziju, bet kaut kur, kaut kas, nezinām iemeslu pēc, ir nolēmis mainīt, nosūtīt manu lietu kaut kur citur, man automātiski pirmām kārtām atsauc atmiņā padomju laikus, šo te tieši tādas okupācijas režīma laikā notika. Bija tāds, ja jūs esat, droši vien atcerieties, bija tāds termins ķelefonai prava. Ka rīkoja, ka pazvanīja, teica, dari tā, tā vajag, tā būs pareizi. Sapratu jūs tagad, jā. Bet varbūt, ka tā problēma nav jūsos, kā jūs šobrīd tā kā mēģināt sevi to visu attiecināt. Bet varbūt tas, ka tā problēma ir kaut kur mūsu iekšienē, mūsu darbinieku mainīts, varbūt tāpēc tas tā. Man tas nav zināms. Jā, bet varbūt nevajag tik personīgi uz sevi uzreiz to tā attiecināt, Tas skar mani kā tiesību subjektu. Jā, bet ja mēs, piemēram, noskaidram, ka tas ir, varbūt tās jūs netiekat skarts kā personība, bet tas ir kaut kāds iekšējais mūsu kontrole, kā pieņems, es nezinu, vai tas vārds kontrole ir pareizais vai ne, tad mēs tuvāk jūsu dzīves vietā, lai tā būtu Ogre, lai mēs varam te jūs braukt arī nokontrolēt, vai jūs tiešām pildat šos sabiedriskos darbus, tas, kas mūsu funkcijas ietvaros ietilpst, vai jums būtu pretenzijas arī, ja mēs mainām darba vietas? Man ir pretenzijas, ka lēmumi attiecībā uz mani tiek pieņemti, iespējams, necaurspīdīgā, neizskaidrotā, neargumentētā formā. Veidā, formā, jā. Vienalga kā. Tātad, jebkurai tiesiskai darbībai ir nepieciešams tiesisks pamatojums. Tātad šajā situācijā tiesiskais pamatojums var būt es esmu veicis pārkāpumu, tādā gadījumā man diemžēl atliek secināt, ka tātad probācijas dienestā notiek kaut kādas pretiesiskas darbības, kuras ir attiecinātas konkrēti uz mani. Mums ir jāizpilda soda izpilde, tiesiski jāseko līdz normatīviem dokumentiem, jānovērš visādas iespējamās un neiespējamās koruptīvās darbības, uz ko mums ļoti, ļoti valstiski, protams, ir tendence. Tie riski ir jāizslēdz un jāizvērtē. Un jāseko līdzi grafikam, darba laikam, pienākumiem, izpildēji, īsumā. Tā kā mēs noteikti varam šo sarunu turpināt, jebkurā jums ārtā laikā. Es esmu šeit pēc grafika, kas ir apstiprināts līdz piekdienas 17:00. Šajā laikā būtu droši vien ļoti vēlams, lai es saņemtu precīzi izsmeļošu pamatojumu par šīs lietas pārsūtīšanas iemesliem un visu pārējo, kas ar to saistīts. Un tad ir divi varianti. Ja es uzskatu, ka šis ir tiesisks pamatojums un tiesiska rīcība, kas ir pamatota, kas ir attiecīgi tiesiski pamatota, tad mēs varam runāt tālāk par darba vietām un tā tālāk. Savukārt, ja es uzskatu, ka tas, kas notiek, ir pretiesiski un nepamatoti, tad es, protams, saku savai advokātei, lūdzu, pavadiet brīvdienas, rakstiet visas iespējamās sūdzības visos iespējamos virzienos.
Pēc tam pats es, protams, pirmdienas rītā es acīm redzot uzstāšos publiski ar visiem iespējamiem paziņojumiem par šo situāciju, izteikšu savas versijas par iemesliem, par arī to, kas varbūt man ir kļuvis šajā laikā zināms par dažādu personu mēģinājumiem ietekmēt probācijas dienesta amatpersonas un Tieslietu ministrijas amatpersonas. Un tad mēs, protams, kā būs, tā būs. Jā, katrs mēs tā kā savas tiesības noteikti realizējam, kā mums tīk. Pārējot pie praktiskās puses, laikam ir tā, ka līdz tam piekdienas, jums ir kaut kāds skaidrs, cik es būšu tās stundas nostrādājis līdz piekdienas vakaram? Tagad es neredzēšu sitienā, bet bija kaut kādas 105 līdz tas bija bez šīs nedēļas. Bez šīs nedēļas, tas gluži 40 sanāk, jo bija 143 varētu būt nostrādātas. Plus mīnus, tur tās, Tā tad, attiecīgi vēl pēc 7 stundām iestātos puse no nostrādātā laika. Cik es noprotu, darba devējs ir noskaņots lūgt tiesai saskaņā ar to, ka es esmu lieliski pirmo pusi devējs pats tiesai nevar vērsties. Probācijas dienests var vērsties tiesai. Tad droši vien darba devējs lūgs probācijas dienestu. Un cik es nopratu no iepriekšējā probācijas dienesta nodaļas darbinieces, tad, ja šāds te lūgums tiesai tiek izteikts, tad attiecīgi sabiedriskie darbi tiek uz to laiku pārtraukti, kamēr tiesa izlemj, un tad mēs pie tā atgriezīsimies. Papildus tam es biju iesniedzis probācijas dienesta darbiniecei mutisku lūgumu, kā no 1. līdz, tā kā mani nepilngadīgie bērni uzturas ārpus Latvijas, tad no 1. līdz 8. novembrim man bija nepieciešams bez darba bez grafika jāstrādā? Nē, es vienkārši, man ir jāizbrauc pie bērniem, tāpēc, ka viņi dzīvo ārpus Latvijas, viņiem ir skolas brīvdienas tā kā tā. No 1. novembra tā kā, Jā, no 1. novembra. Uz nedēļu, Tā ka, protams, ka es, tas ir absolūti probācijas dienesta ieskatā, kas un kā. Es droši vien redzētu vienu no noteikti caurēm tiesiskām un korektām iespējām, ka es vēl šīs te atlikušās, cik tad tās 7 stundas nostrādāju šeit pat muzejā, nododu lietas, lai arī viņi kaut kā, jo tas darbs, kā jūs apjums, te ir kaut kāds. Un pēc tam, pēc šīm 150 stundām, ja probācijas dienas uzskata, ka ir iespējams vērsties tiesā, labi, tad mēs pārtraucam un skatāmies, kas būs tālāk. Vienai, Tas atkal nav mans... saprotu, jā. Tur galvenais, lai... jo tur nekādi ir nepārkāpumi vai brīdinājumi vai kaut kādas policijas iesaistas, nekas tur nav bijis, šajos stundu izpildes laikā. Nezinu, es vēl neesmu iepazinusies, ne to laikam neizpaspēju. Tik visu precīzi bet pēdējo redzētu, ka nebija kaut kāda brīdinājuma, jo tas ir viens no galvenajiem tie faktori, ko tiesa ņem vērā, Interesants gadījums. Priekš jums. Neapšaubāmi, tas man vispār ir tik daudz jaunu prasmi un pieredzes radies, ka prieks. Dzīvē notiek vienmēr pirmā reize, Jā, tā kā,
mēs arī tikai no pieredzes bagātāki kļūstam. Saprotu. Un ar izglītotiem cilvēkiem ir ļoti patīkami runāt un veidot sadarbību. Es cenšos būt maksimāli korekts un Tieši jā, tā, šajā situācijā. Jo, ne mums kā dienesam, mums nav nekādu pamatu, jo ne vēlmes pazemot cilvēkus. Tieši tā, jā, jo mēs arī sakam, ka no darba nav jākaunās, vai ir jau visādi cilvēki, kuriem ir grūti saprast, ko nozīmē darbs un kāds ir jāstrādā. Un cilvēkiem ir grūti pievērst disciplīnas, kad viņiem ir jānāk laikā un jāpabeidz laikā. Jā, Tā kā mēs tikai augam ar dažādībām kopā. Tā kā ir viss kārtībā. Tāpēc mēs arī atbraucam un izrunājam, lai būtu tā kā neskaidrie jautājumi. Nu jā, neskaidros jautājumus esam tagad tā iezīmējuši. Pacēluši, līdz korektu līmenim, lai saprastu. Labi, mēs esam aizmirsuši vienkārši pārbaudas aktu. Mēs esam atnākuši darba vietā konstatējuši, ka jūs esat. Un ka jums ir uzticēti dažādi piedarumi arī visādi, Mēs dosim parakstīties. Es saprotu, par to korespondents adresi ir Rīga, un jūs faktiski dzīvojat... Kā kuru reizi? Man ir sarežģīti nedaudz personiski apstākļi, kas nekādā veidā neatiecas uz... Galvenais, tā kā saprast, uz kuru pusi ir ērtāk, te jūs ir gan tur, tā kā tālu. Ķegumā ir problēma ar paskastīti, pavisam vienkārši. Viņa regulāri atlauž un tā. Tā, kas ir Rīgā, tā remontēta žogā, tur nevar, Viss, kas tur ir, viņa reizēm drusku salīst, bet toties viss ir. Vismaz droši tur ir ievietot un nav tieši tā kāds. Tas arī ir daudz nosvērā, Labi, ja kaut ko aizmirsām, tad viņu laika beigām. Kā jūs godāt, lūdzu? Ingūna, Zebauere un Alīna Jaunukāne. Vēl patīkamā. Tā kā, Mēs vienīgi vēl varam sazināties akurāt ar Ogres kolēģiem. Pajautāt. Jā, mums saprast arī paši. Tad, Alīna, kaut ko nedaudz dažas vārdsmes, Ja vai kaut ko pielabot vai... Pārskatuši. Es saprotu, divi runā, viens kaut ko pierakst, Cenšas paspēt. Sarežģīti, bet labi, mums nav jāstenografē nevienas sarunas. Smuki jūs ļoti garu sarunu varat uzrakstīt ļoti īsi un precīzi. Visu cieņu. Mums jau tā laika Man būs jāieraksta sarunas, ar tas pierakstīt. Tā būs kaut, ir pašam, jā. Vārds uzvārds un parakstīns, Un vēl tā pusēkums. Ja tu kas, viens teikums. Bet tad ir jāparakstās. Jā. Domāju, ka tu tur tikai paldies. Ja es drīkstu, es varbūt nofotografēšu sev arī to aktu, lai man paliek. Jā, lai kārtības. Sarunas aprakstu. Jā. Atkiņu mēs aizmirsām par pārbaudu. Bet tas jau droši vien ir skaidri redzams, ka ja mēs esam bijuši un sarunājušies, tad jau droši vien, un ja pat es esmu parakstījies, tad jau tas laikam es esmu jau. Jā, tad droši vien mēs tā kā lietā bildi redzējām, tad mēs zinām, pie kā nāk. Nav tā, ka kāds viņu brālis cerams sēž uz vietas, Nē, tāds es vienīgais esmu.
Labi, ja gadījumā vēl kāds jautājums. Nē, Tur ir šobrīd vienkārši telefona numurs pēdējā lapā. Jā. Jā, un tad šonedēļ jūs strādājat droši šeit. Jā, un tad dodiet kādu ziņu, Jā, ko mēs šeit. tad, Jā, korespondencija, kas tad arī viss ir, tā tad paskastīta Rīgā ir, un tur arī var sazvanīt. Labi, lai veiksmīgi paldies, darbi. jā, lai jums arī, jā, paldies, ka apciemojāt, jā, visu labu. Visu labu. Jā. Kāds es esmu nejaucens? Tu tomēr izdarīji, tāpēc